Paldies, Ansi. Augsti godātais prezidents kungs, PBLA priekšsēde Blumberga, organizāciju vadītāji, latvieši, šeit un tīmeklī, dāmas un kungi. Ir labi sadarboties, ir labi šeit būt kopā ar jums, būt kopā ar draugiem. Bija labi dzirdēt prezidenta Rinkēviča vārdus. Prezidents Rinkēvičs ir sen sapratis diasporas latviešu potenciālu sadarboties ar Latvijas valdību, veikt kopējus darbus. Pirms viņš 10 gadus bija Latvijas ārlietu ministrs, prezidents Rinkēvičs bija aizsardzības ministrijas valsts sekretārs un strādāja pie 2004. gada NATO konferences Rīgā. Pateiksimies par to, ka ir iespēja būt Latvijas Universitātes bibliotēkas telpā šodien un atzīmēt šo veiksmes stāstu. Kamēr zinām, ka netālu no tejienes Ukrainas dēli un meitas atsit Krievijas uzbrukumus un to laupību, kas notiek Ukrainas zemē, un cīnās pret Krievijas militāriem spēkiem par viņu un mūsu brīvību. Slava viņiem! Mums arī Latvijā un pasaulē varētu būt citādi, ja mēs nebūtu kopīgi strādājuši Latvijas interesēs un mūsu šeit pastāvošo valstu interesēs, pārstāvēto valstu interesēs, lai panāktu Latvijas uzņemšanu NATO. Kur ir man tas? Paldies. Labi. Šodien runāšu par veiksmes stāstu, kurā latviešu tauta diasporā palīdzēja nodrošināt Latvijas brīvību un tās uzņemšanu NATO aliansē. Pasaules Brīvo Latviešu apvienība un tās biedru organizācijas šim darbam veltīja miljoniem dolāru un vēl svarīgāk miljoniem brīvprātīgu stundu. Šis darbs latviešu mītnes zemēs bija ar mērķi brīvība un drošība. Tas darbs bija organizēts, tas darbs bija saskaņots ar citām Centrāla Eiropas zemēm un to tautu pārstāvjiem un politiķiem, diplomātiem, un tas tika veikts ciešā sadarbībā ar Latvijas valdību. Šis darbs ietekmēja NATO valstis balsot par Latvijas uzņemšanu NATO. Latvieti, nekad neaizmirsti to ļaunumu, ko svešas valstis darījušas tavai zemē. Un te es piegriezīšos pie mana tēva. Tā mana omīte rīkoja viņas dēlu, Jāni Kukaini, audzinot viņu būt par goda vīru un par labu pilsoni. Jānis Kukainis vadīja virkni latviešu organizāciju, ieskaitot PBLA un ALLA tajā laikā, kad viņš vadīja kampāņu par labu Latvijas uzņemšanai NATO. Un dēļ tā, ka pazīstu viņu un viņa aktivitātes un to organizāciju aktivitātes, par kurām ir runa šodien, esmu kā viņa dēls, bet arī kā auja priekšsēdes vadot tās organizācijas darbu NATO sfērā tajā laikā, esmu bijis aicināts padalīties ar šo runu. Pašreizējais PBLA priekšnieks Pēters Blumbergs NATO paplašināšanas laikā bija Jāņa vicpriekšsēdes šajās organizācijās. Līdzīgi kā ar Pēteri, draudzi no jums ar Jāni strādāja par labu šim mērķim. Jānim patika darītāji, nevis runātāji. Jānis arī teica, drošība ir Latvijas alfa un omega, sākums un beigas. Līdzīgi viņa mātes rīkojumam, dēlam, neaizmirst to svešo valstu ļaunumu un strādā par Latvijas brīvību. Simtiem un tūkstošiem latviešu diasporā tāpat strādājuši par labu šiem mērķiem. Pēc Otrā pasaules kara trimdā latvieši zināja faktus, kuri tie atgādināja to mītņu zemju sabiedrībām. Vispirms, Krievi lauza savu 20. gada solījumu, kur attiecās uz visiem laikiem no Latvijas. Otrs, Krievija ar nacistu Vāciju slēdz šo Molotov-Ribbentrop līgumu un starp tiem sadalīt Centrāla Eiropa. Trešais, Krievi okupēja Latviju. Sākās baigais gads. Krievi deportēja latviešus uz Sibīriju. Nacistu Vācija okupēja Latviju. Krievi okupēja vēlreiz Latviju. Atkal Krievi deportēja latviešus uz nāvi Sibīrijā. Latvieši, nonākot trimdas mītnes zemēs, nekad neaizmirsa šo svešo valstu ļaunumu un sāka organizēties un strādāt pie tā, lai atkal būtu brīva Latvija.
Un latvieši organizējās pilsētās, iepazinās ar citu apspiesto tautu pārstāvjiem un centrālo tautu organizāciju pārstāvjiem, Centrāla Eiropa. Un latvieši dibināja ko? Viņi dibināja organizācijas. Pasaules latviešu jumta organizācija ir Pasaules brīvo latviešu apvienība. Specifiski Amerikas Savienotās valstīs, klāt pie šīm organizācijām, Amerikā latvieši, lietuvieši un igauņi dibināja Joint Baltic American National Committee, apvienoto Baltiešu komiteju, politiskam iespaidu darbam Vašingtonā 61. gadā. Tās priekšsēdz Karla Altau runās ar mums šodien. 81. gadā dibināja Baltiešu Amerikāņu brīvības līga, BALFL. Latvieši, baltieši, apspiesto tautu pārstāvi bija uzbūvējuši organizācijas, kur ir regulāri piekļuva brīvās pasaules vadībai, piemēram, ASV prezidentiem un augstākiem padomniekiem. Te mēs redzam tādu piemēru. Tiem atgādināja šie latvieši. Vispirms mēs te esam. Mēs esam organizēti. Mēs esam ietekmīgi. Ar mums piekrīt 10 miljonu cilvēku, kaut tikai ir 100 000. Mēs esam par brīvību Latvijai. Un ka Molotova-Ribbentropa līgums un Jaltas saprašanu rezultātā Krievi okupē Latviju. Mums latviešiem ir taisnība. Pirmā bildē bija prezidents Fords, tagad prezidents Carters, tur arī prezidents Reagans. Latvijas brīvība nāca ļoti labā laikā, jo trimda arī bija sagatavojusies savam nākamam mērķim – Latvijas drošības nodrošināšanai. Kāpēc pirms runāju par Latviju, runāsim par tām zemēm, kas bija pirms, jo tur vispirms bija Polija. 90. gadu sākumā Polija un Ungārija un Čehu republika nolika par savu mērķu tikt uzņemtiem NATO aliansē. Polijas valsts un tās organizētā Amerikā dzīvojošā poļu diaspora izvēlējās ietekmēt Ameriku tieši Amerikas Savienotās valstīs. Poļu Amerikā ir 9 miljoni, kamēr latvieši 100 000. Kopā ar 13 centrāla Eiropiešu zemēm sanāk 22 miljonu balsis, centralizēts dažās ASV pavalstīs. Ietekmīgs skaits, ar kuru ASV politiķi rēķinājās. Te mēs redzam, tas ir starkanie štati, tas ir, kur visi tie poļi dzīvo, un tas ir apmēram, kur visi tie latvieši un centrāla Eiropieši dzīvo. Augsti procentāli vienā zemē, kur izšķir par dažiem procentiem katras vēlēšanas. Kā tā politiskā aktivitāte ietekmēja ASV valdību? Lasīju daudz par šo. Šeit tikai viens mazs spilgts stāsts. 93. gadā Polijas diasporas pārstāvi bija aicināti uz Milvokiem, tikties ar prezidentu Clintonu pārstāvjiem. Nakti pirms viņš dos runu Milvokos. Viņi gatavojās teikt un saņemt piekrišanu, ka vēl nav izšķirts, vai paplašināt NATO. Bet klātesošie poļi, čehi, ungāri, organizāciju vadītāji skaidri pateica, ka NATO paplašināšanu vajag un atgādināja par Jaltas konferenci 45. gadā. Dažiem nepatika to dzirdēt no prezidenta Clintona padomniekiem, to Jaltas vārdu, to pārmetumu un atgādinājumu Amerikai. Bet prezidenta runa tika mainīta uz pozitīvāku nostāju, uz vienu vai. Bet ne no vai uz kad. 96. gadā arī bija ASV vēlēšanas. Republikāņu kandidāts Bobs Dole izteicās par Polijas uzņemšanu NATO un stāvēja uz skatuves ar Polijas valsts vīriem. Clintons nebija stulbs, viņš bija gudrs. Viņš mēnesi vēlāk tur arī stāvēja ar Polijas vadību un Lech Walesa un teica, jā, paplašināsim to NATO uz austrumiem. Abas ASV politiskās partijas tātad bija izteikušās jau 86. gadā, ka tas ir viens jautājums, kad, nevis vairs vai paplašinās. Visvairāk, kad skatās uz Polijas balsojumu 98. gadā un Ungāru un Čehu, visvairāk pār un vismazāk pret balsu bija tajos štatos, tajās pavalstīs tieši, kur darbojās poļu diaspora, Polish American Congress. Tajās bija maz pret.
balsojums 80-16. Tagad par PBLA. Ko PBLA darīja, bija, viņi atbalstīja ietekmes kampaņas vairākās valstīs, un latvieši valstīs individuāli sazinājās ar saviem valsts pārstāvjiem. Lielākais darbs tika veikts Amerikā, Kanādā un Anglijā, arī Austrālijā, bet ar fokusu, tāpat kā poļi, uz ASV, tamdēļ, ka ASV bija zināma kā vissvarīgākā balss NATO. ASV politiskā sistēma bija labvēlīga tās pilsoņu, organizāciju un lobbyistu akcijām, un tur bija vajadzīgais vadību personāls latviešu organizācijās un liela masa šo organizāciju vadītāju un kontaktu. Tur arī bija laba sapratne ar Latvijas valdību. Individuālo minētie darbi, kas saistās ar NATO, tika dokumentēti šajā grāmatā, kur ievadrakstu veica Jānis Eikmanis, Latvijas padomnieks vēstniecībā, aktivitāšu laikā, Vašingtonā, un arī viņš vēlāk bija vēstnieks Grieķijā un Kiprā. Te var redzēt, apmēram, cik lietas tika dokumentētas katrā gadā, un mēs redzam divus viļņus tur. Viens ir tieši 98. gads, jo latvieši, protams, atbalstīja un bija pār un aktivizējās par Poliju un Ungāriju un Čehu republiku. Bet tad tas īstais vilnis bija mūsu 2001. un 2002. gads. Darbi diasporā tika veikti ar mērķi realizēt Latvijas republikas ārlietu un aizsardzības prioritātes. Galvenās prioritātes tai bija uzņemšana NATO un Eiropas Savienībā, un tamdēļ tās bija galvenās prioritātes Pasaules brīvai Latviešu apvienībai un tās biedru organizācijā. NATO jautājumā latvieši centās ietekmēt ASV prezidenta administrāciju, ārlietu ministriju, aizsardzības ministriju. Tālāk ASV senātu un tautas namu, senāts būtu tas balsotājs, ietekmēt domu ietekmētājus, ASV mēdīju, citas organizētas interešu grupas, etniskās grupas, un centrus pavalstis ārpus ASV. Visa Amerika nav Washington DC, Amerika katrā pavalstī, Amerika katrā mājā. Šajā intensīvā darba laikā latviešu organizācijas savos gadskārtējos budžetos ir veltījušas pāri par miljoniem dolāru, vairākiem miljoniem dolāru. Miljoniem dolāru. Kas ir miljoni dolāru? Jānis Kukains šīs summas sauca, tā ir tikai cāļu barība. Tas izklausās kā Jānis. Ar simtiem miljoniem dolāru nevarētu nopirkt to sirdi, to darbu un to deksmi, ar kuru indivīdi visās NATO valstīs un pat Austrālijā un Jaunzēlandē ziedoja savu laiku, stāstot par Latviju un pierunājot savus pārstāvjus. Tagad daži piemēri no diasporas latviešu aktivitātes ietekmējot NATO paplašināšanu ASV. Vispirms, pirmais piemērs no NATO rokas grāmatas. Ceļojošā izstāde NATO Roadshow. PBLA sastādīja NATO rokas grāmatu, kurā stāstīja aktīvistiem, kā ik katrs var pielikt roku. Latviešu un Baltiešu organizāciju vadītāji apceļoja 40 latviešu centrus 2001. un 2002. gadā, stāstot par mērķi un guva latviešu un baltiešu aktīvu iesaisti kampaņā. Galvenie roadshow ceļotāji bija Jānis Kukainis, Karla Altau, Jānis Eikmanis un Pēteris Blumbergs. Kad viņi atbrauc uz Greenville, Dienvidkarolīnu, kur es dzīvoju, Eikmans gulēja uz dīvāna un Karla Altau manā viesistabā. Tātad tādi mēs bijām tie aktīvisti. NATO darbā arī dibināja tīmekļu lapu informācijai. ExpandNATO.org tīmekļa lapa tika apmeklēta gandrīz 700,000 reižu. Tajā laikā internets bija jauns, vajadzēja atalgot jaunu speciālistu. Tas bija speciālists, kurš arī ir klāts šodien, Rois Dauburs. Otrais piemērs. Sadarbībā ar Centrālu un Austrumu Eiropiešu koalīciju. Etnisko lobbyistu spēks ir to pārstāvēto balsu skaitā, to dedzīgu atbalstītāju skaitā.
Latvieši sadarbībā ar Centrālu un Austrumu Eiropas komiteju pārstāvēja 13 valstis, 19 organizācijas, 22 miljonu balsotājus. Baltiešiem no tām 19 organizācijām bija 7 no tām organizācijām. Tas parāda, cik daudz baltieši mīl organizācijas un bija sagatavojušies šim darbam. Latviešiem tieši apvienotā Baltiešu komiteja, Amerikas Latviešu apvienība, Baltic American Freedom League un citas bija latviešu pārstāvis. Trešais piemērs – tiešais lobēšanas darbs. Kājas, vēstules, staigāšana, vēstuļu rakstīšanas akcijas, organizāciju un individu tikšanās ar saviem valdības pārstāvjiem. Viena no šādām petīcijām sasniedza pār 25,000 parakstus, kuru organizāciju pārstāvji fiziski nogādāja Vašingtonā DC. Tagad es nolasīšu šos parakstus. Vēstuļu rakstīšana arī notika mēdījiem, atbalstot Latvijai labvēlīgu rakstu rakstītājus un atspēkojot citus. Latviešu aktivisti vairākās pilsētās, Minnesotā, Mičigānā un citās pavalstīs panāca, lai to pārstāvji pieņem rezolūcijas par labu Latvijas uzņemšanai NATO. Rezolūcijas tad tika pievienotas kampaņām, rakstīt, zvanot, ietekmējot to pavalstu senatorus, kur balsoja Vašingtonā DC. 4. piemērs. Sadarbība ar Latvijas augstākām amatpersonām. Sadarbība ar aizsardzības ministriju. 91. gadā uz PBLA iniciatīvas Gunārs Meijerovics bija tās priekšsēdis tajā laikā, tika dibināta SAUG grupa, Security Assistance Working Group. Tajā latviešu izcelsmes drošības dienestu darbinieki sastrādājās ar Latvijas aizsardzības ministriju, attīstot aizsardzību pēc demokrātiskās valsts standartiem. Tās vadītājs bija atvaļinātais pulkvedža leitnants Ilmārs Dambergs, un līdzi strādāja Ilmārs Krasts, Valdis Pavlovskis un citi. Man personīgi atmiņā stāv, kad Klīvlandas ala kongresā agros 20. Man bija tā laime sēdēt blakus un mācīties no admirāla Gaida Zeibota, kurš ir šeit šodien. Te arī jāpiemin PBLA un ASV Mičigānas pavalsts latviešu jau vairāk kā 30 gadu darbu, sekmējot Latvijas zemesardzes sadarbību ar Mičigānas Nacionālo gvardi. 5. piemērs. Sadarbība ar Latvijas augstākām amatpersonām. Pie galda redzams Jānis Kukainis, prezidents Freiberga un vēstnieks Aivis Ronis. 2001. gadā prezidenta, un šie ir tikai piemēri, tur bija daudz vairāk darba un daudz vairāk šādu piemēru. Prezidenta Vaira Viča Freiberga piedalījās ALAS Amerikas Latviešu apvienības 50. kongresā Vašingtonā DC. Vizītes laikā prezidente tikās ar augstākām ASV personām. Tur bija koordinēts blakus iespējas. Pēc prezidences tikšanās ar katru amatpersonu organizācijas pateicās un rakstīja, un individu rakstīja, rakstiski atgādināt atkārtoti par Latvijas atbalstu ASV vēlētāju rindās. Diasporas latviešu organizācijas augstu novērtē sadarbību ar prezidentu Vairu Viču Freibergu. PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis teica par NATO paplašināšanas darba laiku. Savam darbam saņēmām 100% atbalstu no Latvijas prezidentes, valdības un Latvijas vēstniecības ASV. 2004. gadā Latvija tika uzņemta NATO aliansē. Svinēšana. Nē. Jā, drusciņi. Svinēšana, konjaks, jā, mēs visi to baudījām, mēs visi svinējām, mēs visi bijām priecīgi, mēs joprojām esam priecīgi. Bet nevar apslāpt. Ir arī pienākumi. PBLA agros 2000. gados mudināja celt ieguldījumus Latvijas aizsardzībā. NATO valstis pašas 2006. un 2014. gadā solīja tikt līdz 2%. Latvija ir to sasniegusi. Latvija ir ceļā uz 3%.
tas ir labi, to vajag. Tagad ir laiks mudināt citas Eiropas valstis un mudināt Kanādu, Amerikai mudināt Kanādu, pildīt solījumu un celt aizsardzības izmaksas virs 2%. Ko redzam no šīs pieredzes? Daudz, bet tieši Jānis Kukainis 21. gadā teica, mums ir vajadzīga organizēta sabiedrība, jo ticiet man, tas Krievs vienmēr tur būs. Un gadu vēlāk tas Krievs tur bija Ukrainā. Ar PBLA un tās priekšsēdi Pēteri Blumbergu un biedru organizācijām mums ir organizēta diaspora, kura labi sadarbojās un atbalsta Latvijas ārlietu un aizsardzības ministrijas prioritātes. Un par to jums visiem liels paldies un turpināsim strādāt. Paldies! Paldies liels! Arī turpināsim strādāt.